Rūpēs par līdzcilvēkiem, kuriem ļoti nepieciešams atbalsts un palīdzība, Madonas noda Liezeres pagasta Ozolos durvis ver jauns sociālais pakalpojums grupu dzīvokļi, kas mājokli un atbalstu sniegs 14 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Es domāju, ļoti labi tas ir. Vismaz varēs pastāvīgi dzīvot un viss būs kārtībā. Šeit kopā mēs spēlējam kārtas, tur kā domino. Pirmdien tā kā darbiņu sarunājām. Iešu pastrādāt. Pie kāda zemnieka? Jā. Artis ir viens no tiem 3 iedzīvotājiem, kas ir jau uzsākuši dzīvi jaunajās mājās. Kopumā šeit vieta paredzēta 14 iedzīvotājiem, kuriem ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, taču nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Visiem liekas, ka viņi ir jātur slēgtās telpās, ja, bet patiesībā tā tas nav. Izaicinājums tas ir gan dienestam, gan darbiniekiem, jo tas ir tāds jauns pakalpojums, jo katrs cilvēks ir īpašs, individuāls, vienam ir tāda problemātika, otram ir tāda. Viens grib, lai ar viņu mierīgi, viens grib, lai viņam varbūt tā stingrāk kaut ko pasaka. Tas tiešām ir izaicinājums, tās ir vajadzīgas profesionālās prasmes, un es domāju, ka arī tāds 7. prāts ir vajadzīgs, lai tu sajūti to cilvēku. Tādēļ rūpi par klientiem turēs savas jomas profesionāļi, sociālie darbinieki, taču ar uzsveru, ka savu dzīvi iepazīt un veidot varēs katrs pats. Vien centra Ozoli galvenais uzdevums esot palīdzēt ik vienam šeit sajusties kā mājās. Te viņiem būs jāmācās dzīvot bez saviem tuviniekiem, bez mammas, bez tēta, bez brāļiem, māsām. Viņi būs tiešsaistē, bet viņi tomēr mācīsies rūpēties paši par sevi, būt atbildīgi, veidot savu privāto dzīvi, savas intereses attīstīt, meklēt dažādus risinājumus. Protams, mācīsies lūgt palīdzību, nevis pieprasīt. Tās ir daudzas dzīves prasmes, kas vienkārši jāapgūst. Ar šo projektu cilvēks saņem pakalpojumu, viņš iznāk sabiedrībā, viņš iemācās runāt, viņš iemācās vispār būt ar līdz cilvēkiem, un viņi ir arī daudz ar zelta rokām, kā redzējāt šajā te dāvanā, kas ir no koka, jā, spēlē azartiskajā, to arī ir gatavojuši cilvēki ar garīgiem rakstura traucējumiem, tā kā viņi jau spēj būt arī noderīgi sabiedrībā, darīt kādus darbiņus. Kāds varbūt fiziski, kāds varbūt filcē, kāds šuj, kādam padodas gatavot ēst. Grupu dzīvokļu Ozolos tapuši renovējot bijušo skolas ēku, kurā joprojām rit aktīva dzīve. Šī ēka mums ir ļoti tuva. Te bija daudz gadu skola, pēc tam 12 gadu šeit bija namiņš, ja bērniem ārpus ģimenes aprūpe bija. Te ir Liezeres pagastā bibliotekas filiāle, šeit ir ajurvēdas kabinets, ko arī var saņemt par pakalpojumu. Tālāk ir ēdināšanas bloks skolai un apkārtnī un bērnu dārzam. Tā kā mēs visi te dzīvojam, šī ēka ir dzīva, tikai jaunie iemītnieki kādā vietā atkal klāt ir. Šeit gan jāpiebilst, ka grupu dzīvokļu iedzīvotājiem šis nav bezmaksas pakalpojums. No saviem līdzekļiem tiem jāsec komunālie maksājumi. Būtiski, ka valstī kopumā šobrīd bažas rada deinstitucionalizācijas procesa ietvaros radīto pakalpojumu turpmākais finansējuma nodrošinājums. Šajā brīdī šos pakalpojumus finansē Eiropas fondi, Vidzemes plānošanas reģions, bet, protams, pēc 31. oktobra šis viss ir uz pašvaldības pleciem. Jā, Labklājības ministrija solīja, ka būs daži pakalpojumi, ko līdzfinansēs, bet šobrīd tas būs tīri tikai uz pašvaldību. Bet būs jāplāno, būs jādomā, kā ar to tikt galā, un tas ir mūsu iedzīvotājiem. Tas nav tā, ka es domāju, ka būs labi. Jāpiebilst, ka Madonas noda pašvaldība līgumu ar Vidzemes plānošanas reģionu slēdza 2016. gadā. Kā rezultātā deinstitucionalizācijas plāna ietveros īstenoti 7 pakalpojumi. Šobrīd darbs turpinās Mārcienes pagastā, izbūvējot 16 grupu dzīvokļus. Sandra Zariņa, Aleksandrs Ezeriņš, Vidzemes televīzija.